Šodien parādīsim, kā iepodojam Kanādas egli Konika, kura ir viena no eglēm, kas izaug tikai 2 metri, un kuru pēc tam tad varētu stādīt mazos abūs gabaliņos, ja, kur jaunbūvēs. Ideja, kādēļ pārsvarā cilvēks grib dzīvo egli, pirmkārt ir tāpēc, lai visus svētkus tātad mums nebirtu skujas. Un otrs, kad lai pavasarī viņi varētu kaut kur iestādīt. Bet, tas tātad ir jāievēro dažādi priekšnoteikumi, lai tas varētu īstenoties. Pirmkārt, tātad jau augusta vidū tātad mēs viņu iepodojam. Otrkārt, decembrī, pirms svētkiem, kad cilvēks iegādājas šo egli, tātad ienes istabā, ļoti svarīgi ir istabā viņu nelikt tuvu radiatoriem, lai nebūtu lielā siltumā. Ja? Jo redzat, šai eglītē jau ir kompakts sakņu kamols, jo viņš jau ir pirms tam bijis konteiners tāds un nav tā kā pilnīgs kārsaknes tiek rakts. Un šī gadījumā mēs pirms stādīšanas šī konteinerā lietojam atkal speciālo latforas substrātu, kas ir rododendriem un skujeņiem. Mazliet ieberam apakšā un pēc tam arī gar sāniem, lai šai eglītei ir mīkstāk un labāk apstākļi dzīt jaunās saknītes. Un tā tad iesakņoties šī konteinerā. Jāstād jau atkal ir tā, lai sakņu kakliņš būtu līdz ar substrātu. Un pats svarīgākais ir, lai eglīte uzglabātu dzīvības pavasarī, kad mēs ārā, nevis pavasarī, bet pēc svētkiem, tātad mums eglīte vajag pušķot Ziemassvētkus, jauno gadu, varbūt kāds vēl ilgāk tur, bet tanī mirklī, tad, kad mēs nesam ar šo konteineru stādu ārā, ir pirmkārt nedrīkstam nest šausmīgā salā. Tā kā Latvijā ir mainīgi laiki, tad jau var pagaidīt pāris dienīs, lai ir normāls laiks. Un otrkārt ir īpaši jāprūpējās par saknēm, lai neizsauc saknes. Tātad kaut kādā veidā ir jāpiesadz saknes. Ja ir sniegs ārā, tātad viņi jāieroka sniegā saknes. Ja ir, tad vai ar kādiem citiem materiāliem var viņu nosūtināt. Jo ja arī būs izdzīti jaunie pumpuriņi un tie nosās, tad tas nebūs tik traki, ja izsauc saknes. Sortimentā piedāvājam dažādas egles šķirņus. Šī, piemēram, ir Serbijas egle, kurā šī brīdī ir tāda normāla augstuma arī, kad varētu uz svētkiem viņu papušķot. Un pēc tam tad arī stādīt. Bet šī egle atšķirībā no Kanādas egles Konika, ko mēs pirms tam, šī egle aug ļoti liela. Tātad viņai, tad, kad tur, kur viņa stādīs, tajā vietā tad ir jāatvēl liela vieta. Tāpat liels arī izaug asās egles lauki. Šeit ir sēklauči, pelēki, zili, tādi dažādi biežām skujām un tieši tāpat. Šogad arī eksperimentējam, bijām audzētā tāds pāris gadus apakaļ iestādījuši kopuši parastu Latvijas meža eglīti. Varbūt izdodas arī kādi interesē. Lai mēs būtu pārliecināti, ka konteiners tāds ir labi iepodojies, lai varam droši tātad šo eglīti nest svētkos iekšā un pēc tam viņa būs dzīvotāji. Kas jau sākotnēji tika teikts, ka sākam podot augustā. Ļoti daudz kompānijas cilvēku vai kas negodprātīgi izmanto Ziemassvētkus un novembra beigās, decembrī iemet viņu podos un tad tirgo nost cilvēkiem. Bet tas jau nebūs dzīvotājs, jo viņam ir tā vegetācijas periods, kad viņš sakņojās ir garām. Un tāpēc šī brīdī parādīšu uzskatām piemēru, kāds izskatās, kad stāds ir neiepodots. Un tas cilvēks, pērkot ziemā to stādu, var pārliecināties. Piemēram, šis stāds ir reāli neiepodots. Kaut kas varbūt ir sācis nākt ārā, bet redzat, viss kāžās, viss krīt nost. Ja? Un tad tūlīt uziesim augšā parādīšu, kāds izskatās eglīte, kad ir iepodot vai šī gada podojums.
Var parādīt, kāda izskatās eglīte, kas ir sen jau podot, ja? Šai jau ir jau padaudz. Nu, šā jau ir padaudz. Šo stādot ir jāsaplēš tātad saknītes, un šā jau ir padaudz, pa ilgi jau nodzīvojas podiņā. Bet redzat, izņem ārā, viņš viss stāv kompakts. Un šitādi stādiņi arī tātad, šitādi stādiņš arī var pārdzīvot to šoku, kad viņš skrienas vidū tiek ienests uz svētkiem iekšā. Un šeit es varu parādīt, kādām jāizskatās saknītēm stādiņam, kurš ir iepokots 2 mēneši, jā, apmēram. Viņš jau ir tā nebīrs nost. Nu, un šāds stādiņš būs spējīgs pārdzīvot šos svētkus, un nākamgad būs veiksmīgi iekstādīts zemē, augs un priecēs mūs vēl ilgi. Priecīgs Ziemassvētkus! Ir pienācis pavasaris, nu un tā eglīte, ko uz iepriekšējiem svētkiem, uz Ziemassvētkiem nopirkām, ir jāiestāda zemē. Tātad, kā mēs darām, mēs izrokam 2 reiz lielāku bedri nekā šis konteineriņš. Lai sakni kakliņš būtu zemes augstumā, to varam pārbaudīt vai grābekli vai ko. Nu un apberam apkārt šo speciālo substrātu un kārtīgi stāvējam. Svarīgi jau to vietu, galvenais jau bija aizmirsām pateikt par vietu. Tad, kur mēs stādam to kociņu, tad jāatvēl pareizā vieta. Zinot, ka viņš nākotnē liels izaugs un kāds viņš būs. Un ja ir savs pavasars, savs vasars, tad nevar aizmirst savu lietu.